Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Jānis. Jēzus saka, es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Derētais, kas nav īstais gans, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam atstāja avis un bēg, un vilks tās nolaupa un izklīdina. Jo viņš ir derēts, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans. Es pazīstu savus, un manējie mani pazīst. Kā tēvs pazīst mani, es arī pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slāva tev, Kristu. Lūksim Jēzu. Paldies par to, ka līdz šiem brīdiem tu esi mūs vadījis, un paldies, ka tu neesi atnācis vēl līdz šai dienai, jo tad daudzas sekas mums būtu jācieš. Bet tāpēc, ka tu vēl dod mums žēlstības laiku, tāpēc arī mēs tev pateicamies par tavu pacietību, laipnību un žēlsirdību. Arī lūdzam tevi, kungs, lai mūsu ceļi nākamajā laikā būtu tev taisni, patīkami, un lai tu nākdams pie mums atrod, ka mēs savu amatu, lai kur mēs esam ielikti, esam darījuši taisnīgi, atbildīgi un augļus vairodami. Jēzu tavā vārdā lūdzam. Āmen. Mēs varam apsēsties. Es citēšu kādu brāli, kurš teica, manā dzīvē augstākā autoritāte ir Dieva vārdam, un man nav cita skolotāja kā svētais gars. Ja? Kādu laiku apakaļ bija arī te jau, šodien dzirdēju vismaz 3 tādus par kādu kristīgā radio diskusiju, kur nav bijis vienprātības, ka tas būtiskas jautājumos. Ja? Tad es gribētu, ka šeit tik vienu brīdi var teikt, mana augstākā autoritāte ir svētie raksti, un vienīgais skolotājs man ir svētais gars. Ja, ja mācītājs runā saskaņā svēto garu, viss kārtībā, bet ja viņš nerunā saskaņā svētā gara mācību, tad es tam nepiekrītu. Ja. Un tāpēc, ja mēs turamies pie augstākās autoritātes, tad, ja kādam ir vārds, vai atziņa, vai atklāsme, vai pravietojums, vai mēlis, tad, lai tas saka, lai tas viss man ir draudzes celšanai. Kādus gadus apakaļ, lasīdams vienu no grāmatiņām, atradu tādu vārdu, ka, ja tu draudzēji mācīsi patiesības Bībelē, piemēram, par mēļu dāvanu, tad no 1 līdz 3 gadu laikā tavā draudzē šī dāvana parādīsies. Ja? Un tas patiešām notiekās. Un ir noticies, un tas turpinās, un paldies Dievam par to. Un pagājušajā vasarā es redzēju tāda kalpotāja Marka Hemana kalpošanu, un viņš savukārt tu māci draudzē par eņģeļiem, un pēc 1 vai 3 gadiem tavā draudzē cilvēki teiks, es viņus redzējis. Ja? Kā vārdā teiks, mana tauta iznīkst nezināšanas trūkuma dēļ. Ja? Zināšanas tās, kas mums atklāja, ja? Garīgā realitāte, un tad mūsu gars tiek sagatavots, lai mēs redzam garīgi. Ja? Tas ir process. Arī Kornēlija namā, ja? Kādu brīdi Kornēlijs bija ļoti rūpīgi kalpojis Dievam, tā kā viņš mācējis. Ļoti rūpīgi. Viņš bija ziedojis, viņš bija nāmu uzsēs, kaut ko, ja? Dievs to visu redzēja. Un tad pienāca brīdis, kad Kornēlija apciemoja pārdabiski būtne, eņģelis, un teica, dodies sūti pēc Pētera uz Jafu, un viņš atnāks, un viņš tev pārēju izdarīs. Ja? Un Pēters tajā brīdī arī pārdabiski atklāsmu saņēma, kurš bija pilnīgi pārliecināts, ka viņš kā jūds nedrīkst iet nejūda namā, ka viņš atklāsmu saņēma, viņš saprata, ka tās ir muļķības, ko es biju izdomājis. Ja? Dievs redz vairāk tajā, Dievs ir pāri tavām domām, tavai loģikai. Ja? Un tas, ko varbūt arī pamanīsiet, ka, ja tu ej kristīgo ceļu, tev visu laiku jāmainās. Ja? Nemitīgi tava galva, un tas ir grūti, ja? Atkal. Līdzīgi kā skolā, tā kā atkal nākamā klasa, ja? Tāpat tās ar Dievu svēto garu, ja? Tu visu laiku, tev jāmācās, tev jābūt visu laiku līmenī,
Un nedrīkst būt tā, kad es atsakos paklausīt. Ja? Man jāpaklaus tam, ka mani maina. Ja? Ja es nevēlos to, tas paliek uz otru gadu vai pat vēl sliktāk. Ja? Un tad Jāņa 1. vēstulē 47. Jēzus redzēja Natanaelu nākam un saka uz viņu, redzi, patiess Izraēlietis, kurā nav viltības. Ja? Viņam ir kaut kāda kvalitāte. Viņš iemācījies šajā dzīvē, kur ir tik daudz viltības, dzīvot tā, ka bez viltus. Ja? Jēzus to ievēro. Natanaels sacīja viņam, kā tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja viņam, pirms Filips tevi sauca, ka tu biji zem vīģes koka, es tevi redzēju. Natanaels atbildēja viņam, rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. Jēzus viņam atbildēja, tu tici tāpēc, ka es tevi redzēju zem vīģes koka. Tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Ja tad 2 apsolījumi no Jēzus uz Natanaelu. Pirmais ir, tu tici. Ja? Jēzus ierauga, ka Natanaela ticība ir pietiekama, lai varētu notikties nākamā darbība. Ja? Tu tici. Un tad ir apsolījums. Tu redzēsi. Patiesi, āmen, es tev saku. Es jums saku daudzskaitlīgi. Tas nav Natanaela. Es jums saku. Tas par visiem. Tas ir par jums visiem. Jēzus saka, patiesi, es jums saku. Jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Ja? Es domāju, ka daudz no jums, tāpat kā es pirms 10 gadiem domājām, ka mums dēmoni nav. Ja? Bet šodien es bieži skatos televizoru, redzu kaut kas, es saku, šim cilvēkam vajag Pigoru atbraukt. Ja? Tas atrisināt šo lietu uzreiz. Ja? Viņš izvēlās neatbraukt. Ja? Bet 10 gadus apēc nebija tāds. Tagad es saprotu, jā, es redzu pēc augļiem, tā ir darbība, kas nāk no garu pasaules, kas šo ietekmē, jā. Un tāpat, jā, es jums saku, jūs redzēsiet, jā. Kādas lietas, kas mums kādreiz šķiet, jā, tad, ja mēs pieņemam, ka kādreiz, ka dēmoni bija izzuduši laikā starp Jēzus atnākšanu pirmo un pēc tam, bet viņi nav izzuduši, tāpat mēs varam teikt, ka arī eņģeļi, ja viņi toreiz bija, tad viņi nekur nav izzuduši. Viņi tāpat ir, un tas ir tikai mācības un ticības jautājums. Tā pirmkārt, ja apsolījums, jūs redzēsiet debesis atvērtas, otrkārt, jūs redzēsiet Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Vārdā ir apsolījumi. Jūs redzēsiet debesis atvērtas, un jūs redzēsiet eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Tas ir apsolījums par jums, daudz skaitlīgi. Tas ir par draudzi. Ja? Un tad jautājums tāds, vai šis vārds ir patiesība? Lūkas 22:40. Un tai vietā nonācis Jēzus tiem sacīja, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Un viņš aizgāja no tiem akmens metienu attālumā un ceļos nometies lūdza Dievu. Un sacīja, tēvs, ja tu gribi ņem šo biķeri no manis, tomēr nekā es gribu, bet lai tavs prāts notiek. Bet eņģelis no debesīm viņam parādījās un viņu stiprināja. Atkal. Viņš tur vienmēr bijis, bet tajā brīdī viņš parādījās, lai dotu viņam atbalstu. Mateja evaņģēlija 4:11. Pēc tam, kad Jēzus tika kārdināts tuksnesī, velns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Debesu sūtņi, debesu vēstneši, tāpat tās bija, pabaroja maizi, padzirdīja ūdeni, jā, viņiem tas viss ir pieejams un daudz. Tik tālu kungs Jēzus un eņģeļi. Mēs pieņemam, jā, viņš ir Dieva dēls, viņam ir īpašas attiecības ar debesīm, jā, kas tad mēs esam tikai cilvēki. Un tomēr Apostoļu darbu grāmata 5:17. Bet augstais priesteris un saduķeju sektas piederīgie, kas ap viņu bija, dusmās iedegušies, apcietināja apostoļus un iemeta tos pilsētas cietumā. Bet tā kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis, un tos izvedis sacīja, ejiet nostājieties templī un runājiet ļaudīm visus šos
dzīvības vārdus. Jā. Eņģelis fiziski atver durvis, fiziski viņiem runā, saka, ejiet, dariet to un to. Tīdomāts nākamā ir pārsteigums sargiem, jā, no rīta atnāk, kur viņi palikās, nav nejausmas, jā. Viss taču bija kārtībā. Par atvērtām debesīm. Apostoļu darbu grāmatas 7:56. Lūk, es redzu, tad cilvēks, tāds pats kā es un tu, saka, lūk, es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Jā, tad viņš svētā gara pilns skatījās uz debesīm un redzēja Dieva godību. Tu gribi redzēt Dieva godību? Tu gribi redzēt Dieva godību? Dievs tavu sirdi pazīst, viņš skatās, kas tavā sirdī. Un ja tu ej uz to, ja, ko tu izvēlies, tad tu daboni. Ja? Izvēlies nāve gaida. Izvēlies dzīvību gaida. Izvēlies daudz. Saproti, ka tu kā tēvs, es gribu savam bērnam daudz labāko. Bet, protams, lai viņš nesavainojās. Ja? Nu, nedāvinās skūterīt 5 gadiem, ne? Lai noliek tiesības, ja mēs esam braukt. Ja? Tāpat tās tēvs grib par tevi. Viņš grib par tevi daudz. Bet audz, lai tu vari saņemt šo. Atklāsmes grāmatā 5:11. Tāds pat brālis, kā es un tu saka. Es redzēju un dzirdēju, kā daudzas eņģeļu balsis visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija mirjādes un tūkstoši. Un tu redzēji tāds pats cilvēks ar miesu un asinīm kā es un tu. Tiecies pēc vairāk garīgām lietām. Tas, kas tev ir, nepaliec tur, kur tu esi. Ja? Atcerēsimies, ka ir līmeņi, ko var dot. Ja? Ar kristīšanu ūdenī. Pirmais līmenis ir pie mācītāja, lai viņš tev krista. Ja? Un daudz domā, ka ar to beidzās. Ja? Ak, šī ienaidnieka uzvara šajā gadījumā. Ja? Daudzi domā, ka tas ir viss izdarīts. Bet Jēzus saka, ka viņš kristīja svēto garu. Ej pie Jēzus un saka, Jēzu, man vajag kristību ar svēto garu. Man to vajag. Un Jēzus skatās sirdīģi. Vēl nav gatavs. Ar kādam, viņš ir gatavs. Saņem, ja? Viņš ielēja sirdī, jo tevī iekšā ir iekšējais cilvēks. Vienu dienu tāpat mūsu āriena aizies koka kastē ja? Bet iekšējais cilvēks. Viņš ir ar Dievu savienojies. Viņš ir mūžīgs. Tāpat kā Dievs ir mūžīgs, tāpat iekšējais cilvēks tas mūžīgs. Tajā brīdī, ka viņš slēdz derību ar Dievu. Un tad reizēm tu zini par to, kas bija pirms pasaules radīšanas. Jo Dievs to var atklāt, jo viņš ir gars un tu esi gars. Un viņš atklāt tās lietas, kas būs. Pēc tam, ka šī zemes un debesis ies bojā, viņš ir gars. Tu būsi vienmēr. Tad, kad tu esi savienojies ar Dieva garu, jo Dieva gars ir mūžīgs. Ebrejiem 12:21. Jūs, atkal viņš runā par ērgļu draudzi šodien, šajā rītā. Jūs esat pietuvojušies Cijānas kalnam. Nevis tam, kas Jeruzalemē, bet tam. Jūs esat tagad pietuvojušies Cijānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, Jeruzalemē. Viņi te patās bakām. Viņi skatās no tevi uz tavām ticības cīņām. Viņi skatās, kā tu lasi Bībeli, kā tu audz savā Dievā, kā tu kalpo viņam. Jūs esat pietuvojušies debesu Jeruzalemei un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem svētku sapulcei. Tād, kā te skan 2 ģitāras un vēl kahons, augšā arī skan eņģeļu koris un arfas un cīteres un bungas un bazūnas. Lūkas 22:13. Un piepeši tur bija tur pie eņģeļa bija debesu pulka draudze. Man nav nejausmas, kas tas ir. Ja, bet viņi to redzēja. Vienkārši ganīja govs un pēkšņi kā aizskars attaisās vaļā. Un viņi redz godību, debes pulks un Dievs tiek sauc par debes pulku Dievu. Jā, tā ir viņa telpa, viņa draudze. Lūkas 1. nodaļa 10:11. Caharijam, viņš bija priesteris, jā.
no levītiem, ja. Caharijam tā kunga eņģelis parādījās stāvēdams kvēpināmā altāra labajā pusē, viņš tāpat bija miesa un asinis. Caharija to redzēdams izbijās un bailes to pārņēma. Viena māsa pirms kādiem gadiem 3 man zvana pa telefonu, tas bija pavasarī, un viņa saka, zini, kas ar manim notikās? Es eju pa savu ķengaravu, un pēkšņi eņģelis man saka, tas vīrus ir radīts laboratorijā. Tas ir cilvēku darbs. Un ir izlaisti 4 moduļi. Ja? Mums viss ir jāpārbauda. Bet lai kā šis vīrus mutēja, viņš nemutēja tālāk par 4 moduļiem, ja? Kuri bija no dažās pusēs. Un pēc tam viņš apklusa, jo ģenētiski viņš tika aprīts. Ja? Viņš pats sev iznīcināja. Ģenētika ir stiprāka nekā modifikācija. Ja? Eņģeļi zina visas šīs lietas, ja? To, kas šodien notiek, to, kas rīt būs, notiks. Lats bija tāds pats kā tu un es ar savu sievu un 2 meitām. Un eņģeļiem bija pateicis, lai kas būtu, dabot viņus ārā no tās Sodomas pilsētas. Ja? Un viņi izpildīja savu darbu. Ja viņiem tiks pateicis, tevi dabūt ārā, viņi izdarīs savu darbu. Tāpēc, ka Lats bija taisns viņa priekšā. Dievs redzēja Latas sirdi kā taisnu. Ar to pietikās. Lūkas 13. nodaļa, tas būs šodien pēdējais. Kā mezāli salasa un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā dienā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības, un tos, kas dara netaisnību, un metīs degošā krāsnī. Ja, tad eņģeļiem ir tā, ka viņus redzēs visi. Ja? Vienu viņus redzēs kopā ar sevi dziedam, otru redzēs, ka viņam atnāk pakaļ, lai salasītu viņus. Ja? Tas šim rītam. Kā eņģeļus redzēt? Runā par to Jēzu. Runā par to ar Jēzu. Ja? Runā par to. Jo tas, kurš tevi sargā, tas, kurš nosūtīts tevi sargāt, vai tie, kuri ir nosūtīti tevi sargāt, ja? Viņi ir vienkārši dedzībā tajā brīdī, kad veja kunga ceļu, jo viņiem ir dots uzdevums, bet viņi kalpojuši gari. Un tajā brīdī, kad tu ar viņiem sadarbojies, ja? Viņi ar prieku. Nepaliec tur, kur tu esi. Ja tev ir 1, 2, 3 svētā gara dāvans, ej tālāk. Vēlīnais lietas būs vēl stiprāks nekā pirmais lietas. Esiet sveitīti Jēzus vārdā. Amen.